Ir tas brīdis, kad nāk paplašinājums, un tas paplašinājums pilnīgi ienāk tā, ka katra ķermeņa šūna zina, ka tā ir patiesība, ka tā ir taisnība, kur katra mana esības daļa piedzīvo to izplešanos, izstiepšanos līdz tādam brīdim, ka es zinu, ka no šīs dienas es vairs nevaru redzēt savādāk. Ja es esmu pamanījis to, kā ir, es vairs nevaru aizmigt atpakaļ tajā, kā nav. Un es jau kādu laiku vēroju cilvēkus, vēroju būtnes, vēroju šos te pieslēgumus, jo daļa no tā, kāpēc es esmu atnākusi uz šo te zemi, ir, protams, lai dziedinātu arī savu pagātnē, iepriekšējās dzīvēs sastrādāto karmu, kas ir tieši saistītā ar ļoti lieliem, masīviem, tumšajiem egregoriem, un šīs dzīves uzdevums man ir spēt to redzēt un spēt turpināt darboties šajā gaismas pusē, ja mēs dualitātē to tā vēlamies dēvēt. Līdz ar to man ir nākušas gan fiziskas pieredzes, gan reāli situācijas, kā arī instrumenti, kur es varu palīdzēt cilvēkiem atbrīvoties no šiem te tumšajām enerģijām, apzināt tos egregorus, pat līdz tādam brīdim, kad nāk pavadieni un aizvien vairāk instrumenti tam, kā atdalīt cilvēkus no šīm te entities, no tādām lielākām būtnēm, kas būtībā caur cilvēku vada un veido savu realitāti. Kā tas notiek? Cilvēks ir izveidojis līgumu ar kādu šo te būtni, kur viņa ļauj šai būtnei caur sevi realizēties un līdz ar to, piemēram, baroties no kādām konkrētām emocijām. Ja šie te līgumi ir izveidoti ar tādām tumšākām būtnēm, tad nav brīnums, kāpēc cilvēki sev pievelk dzīvē ļoti daudz agresijas, dusmas, sāpes, skumjas, visādas tādas stulbas pieredzes, kur, lai kā viņi pat var iet garīgumā, viņi pat var iet sevis izziņā, bet viņi brīnās, kāpēc manā dzīvē nenotiek, kāpēc man vēl joprojām šitas te ir jāsaskarās ar šīm situācijām, tad jau tas, ko es daru, nestrādā, lai gan vienkārši ir ļoti, ļoti liela daļa šo te garīgo telpu, kas nepievērš tam uzmanību, kad arī, ja ir cilvēki, un te es vienmēr ņemos par to, ka cilvēki jautā, kur tev izglītība, kur tev tas, un ļoti maz, kas pajautā, vai tev trešā acis ir vaļā, vai tu jūti, jo arī garīgajā telpā, ka mēs strādājam ar sevi, tur taču ir un ir jābūt pasniedzējiem, ir jābūt vadītājiem, kas spēj to novērot un spēj palīdzēt cilvēkam pašam nostāties tajā enerģētiskajā stāvoklī, ka es neļauju sev piesūkties, jo, tad tur tiešām aizejot uz tādu nepārvaldītu grupu meditāciju, kaut kādu grupas telpu ar vibrācijām, ir cilvēki, kas aiziet mājās aplipuši ar visu kaut ko daudz vairāk nekā aizgāja. Un par to maz runā, bet tas ir jāceļ gaismā. Bet ja es atgriežos pie tā, ko es pamanu, jā, man bija tā ilūzija, ka garīgā pusē ir savādāka, kad tur jau viss ir, tad, kad es sāku augt garīgajā apziņā, ka tur jau cilvēki strādā ar sevi, ka viņi pamana, ka viņi netrigerējas tik ļoti, ka viņi, teiksim, tās gaismiņas, bumbiņas, visu mīlestību, bet tā līdz galam nav, jo mēs visi esam dualitāte. Lai mēs pieredzētu šo pasauli, mūsos katros ir ne tikai šī gaišā, mīļā, skaistā puse, mūsos katrā ir arī šis te dziļais spēks, kas spēs arī mēdz slēpties mūsu šajās te pēc sociālā pieņemtajās destruktīvajās enerģijās, kā tajās pašās dusmās, kas var mums iedot ļoti daudz stabilitāti, pašpārliecinātību un tam līdzīgas lietas. Un mums ir tas uzdevums balansēt to, lai mēs varam būt paši savā spēkā kodolā, nevis atteikties no visa, kas ir zem sirds, un tad brīnīties, kāpēc mēs esam manipulējami un nosūcami. Bet tas, kas ielikās, un tas ir tā galvenā lieta, ko es gribu nodot, vienkārši apzinātību par meditācijām, kurās tu ej, un par cilvēkiem, pie kuriem tu pievelcies. Jo te ir man tādas divas daļas. Viena daļa, un šī ir tā, es teiktu, uz šo brīdi, cik es esmu tālu nonākt līdz veselīgā daļa. Ir cilvēki, kas dzīvo un realizējas tikai, lai izdzīvotu. Viss ir tā, kā man ir tikai jāparūpējas par sevi, tikai stress un tā, un viņam ir ļoti, ļoti grūti radīt savu realitāti, ļoti grūti iet dzīvē uz priekšu, tāpēc, ka viss ir smagi, jo viss ir caur stresu, caur bailēm, ka kaut kas nebūs. Un tur mēs varam iet dziļāk, kādi paterni kādam cilvēku tipam un veidam parādās šī te stresa, bet tad, kad globāli, ka mēs izējam cauri tam un mēs jau jūtamies mierīgāk, harmoniskāk, ar sevi mēs realizējamies, un tad parādās tā tiecība nonāk tā kā tajā apgaismībā, vai ne, apgaismības apziņā. Un tā apgaismības apziņa ir ļoti, ļoti pārprasta. Jo mums liekas, ka apgaismība tas ir cilvēks staigā un smaida, un viņam viss ir skaisti, viss ir brīnišķīgi. Un tur
tā var būt, bet tur ir tāda vairāk tā kā caur to neutralitāti. Veselīgajā veidā tas nāk caur pieņemšanu, ka es gan pieņemu arī, es neatgrūžu tumsu tajā brīdī. Tajā brīdī ir arī, tikpat skaistas ir sāpes, cik skaista ir laime, ir neutralitāte, varbūt tas smaids sejā, varbūt tas, pieņemšana, bet viņš nav tāds tā kā pārmērīgs, tāpēc, ka viņš ir sazemēts, tāpēc, ka viņš nāk caur to klātesamību un tieši caur to mirkli šeit un tagad. Un tas, ko es pamanu, kas notiek tajā otrajā pusē, kur tā apgaismība, viņa ir pavisam nāk caur narkozi, es teikšu tā, kur, piemēram, ir cilvēks, ir garīgais praktiķis, kam ir līgums ar kādu būtni, kur šis garīgais praktiķis ieveda cilvēkus meditācijā, cilvēkiem grupā liekas, ka viņiem ir baigi foršā sajūta, tāpēc, ka viņi tā smaida un ienāk tāda svētlaima un ienāk tāda superīga, bet tur ir ļoti, ļoti jājūt tas cilvēks, jo tā laime šajos gadījumos ir narkoze tam, lai tā būtne var pie tevis piesūkties, nosūkt tev tavu enerģiju, un patiesībā tu uz brīdi jutīsies kā tajā svētlaimes narkozē, bet rezultātā tu atkrīti dzīvē atpakaļ un ja ne vēl zemāk. Un no turienes ir ļoti, ļoti, ļoti grūti tikt ārā. Man pašai ir bijis tā, ka es piesakos, tas bija gadus atpakaļ, ka es pieteicos vienā grupas meditācijā, man arī likās Latvijā tāds, foršs cilvēks, un uz pirmo acu skatienu, vai vienkārši mans prāts skatījās, kāpēc te tik daudzi piesakās, un ka es sāku to meditāciju, es vienkārši jūtu kā pie mana pamata čakra, un es jau biju meditācijā sēdējusi gana ilgi, lai es zinātu, kā mans ķermenis jūtās, kad ir taisna mugura, jo, protams, ka visiem sākumā tur pirmo reizi, kad tu mēģini nosēdēt ar taisnu muguru, viss sāp un ķermenim jāpierod, bet es pilnīgi jūtu, kā tiek sagrābta tieši mana pamata čakra. Tieši mana pamata čakra, man sāka sāpēt viss mugurkauls, es tieši noslēdzu un teicu, ne, tas nav man, un kopš tā brīža es pie tā konkrētā cilvēka nekad neesmu atgriezusies, bet es esmu tik daudz dzirdējis pēc tam atgriezenisko saiti par cilvēkiem, no cilvēkiem, kas ar šo cilvēku ir sastrādājušies tuvāk, un tas man bija, vienkārši nāca ļoti daudzi apstiprinājumi tam, cik ļoti precīzi es sajūtu šo te, kas ar mani tiek darīts. Un lielākoties tas mārketings tur tajā pusē tiešām ir caur tādu, cik viss ir skaisti. Tas smiekliņš. Tas arī ir veidojis kā patents, kā vispār atpazīt šos te cilvēkus, kas iet un realizē savu šo te būtnes enerģiju, kas beigās reāli var sačakarēt tik daudzas lietas tavā dzīvē. Un tajā brīdī, kad man atnāca šī apskaidrība tieši šodien no rīta, tāpēc es viņu vēl zemēju, bet vienkārši tik dziļas pasaules, kas sāpes, redzot to, cik daudzi cilvēki, cik daudz garīgie praktiķi darbojas caur šo enerģiju, darbojas caur šīm te būtnēm. Un tas nav tā, ka tu te nevari nevienu klausīties, nevienam uzticēties, vienkārši apzināts par savu dzīvi, par savu izpausmi un zini arī, ka šī te daļā pastāv. Jo dabiski ir, ka tad, kad mēs ejam savā pašizaugsmē, mums atkarīgs, protams, kādas prakses tu lieto, kādas ir tavas tēmas vai vēl, dzīvē ir jāpaliek labākai. Var būt kaut kādi ugunsposmi, kur tu izej cauri sienai, transformācijai, šķiršanās, nomaini darbu vai vēl kaut ko, bet dzīvē ir kopumā jāuzlabojās. Bet ja tu jūti, ka kaut kur tu ej un tev ir tāds augša un tad strauja leja, tas jau vien ir rādītājs, ka kaut kas nav, vai ja ir veidojas tāda izteikta tā kā jau atkarība, vai ne? Vai palūko pati, kā, lai tur neveidojas kaut kāds tāds riktīgs egregors apkārtam visam jau. Un tādas mazās lietiņas, kam pievērst uzmanību, jā. Un vēro, kurš brīdis ir tas miera stāvoklis tevi un kurā brīdī tu tiešām jūti, ka tā ir tāda kā narkozi. Kāpēc tieši izveidot to vārdu narkozi? Jo man pašai ir bijis tas brīdis, kad man zobroja ārā, kad ir sedācija, un es esmu bijusi zem tās fiziskā ķermeņa narkozes, un es apzinu to sajūtu, un tagad es redzu un vēroju tos enerģētiskos laukus cilvēkiem, gan kas ir šo te būtņu pārvaldībā, gan tiem cilvēkiem, kas iet un meditē un iet šajās praksēs, un es jūtu to enerģiju, ka cilvēks vienkārši apdolbīts, tāpēc viņam liekas uz brīdi, ka viss ir baigi amazing, ka viss ir lieliski, ja? Un es redzu, kas notiek pēc laika ar šiem te cilvēkiem. Un tas tā nav skaista bilde, jo caur to mēs paveram iespēju tām būtnēm pieslēgties vēl vairāk, un tad mēs vienkārši staigājam tā kā tādi, kur pēc tam ar to visu likties, teiksim tā, tāpēc aicinu būt apzinātiem, būt savā centrā, savā mierā. Tā kā, ja tev ir kaut kādi jautājumi, droši uzdod, raksti, jo caur jautājumu var nākt atbildes, bet
pateicībā visiem, kas ir saiknē ar sevi un iet šo ceļu un dara darbu no sirds, tīri, ar tādu patiesu un tīru skatu un aicinājumu abām pusēm tikt integrētām.